Sveiki, labdien un laipni lūgt atpakaļ manā kanālā. Šajā video es jums gribētu parādīt, kā notamborēt cālīti, mazu dzeltenu skaistu cālīti čaumaliņā. Un tātad to jūs varat dāvināt kādam draugam, radiniekam vai ģimenes loceklim, vai vienkārši nolikt pats uz sava lieldienu galda, starp olām, starp pūpoliem, arī vienkārši kādam bērniņam uzdāvināt vai savam, vai drauga, vai kādam citam brāļa dēlam, meitai, bērnam. Tātad sāksim. Ar ko mēs sāksim? Sākumā būs dzija. Izvēlēsimies dziju. Baltu dziju varat izvēlēties. Man ir šeit beišīga dzija. Jūs varat ņemt arī kādu brūnu, vienalga. Manējā nav gluži balta, bet nav arī nekāda cita košā krāsa. Nākošo mēs ņemam dzeltenu krāsu. Un, jā, jūs arī skatieties, kādu jūs gribat dzeltenu. Un melns un sarkans. Sarkans knābim un melns atstiņām. Un sāksim tamborēt tā. Sāksim mēs ar apakšiņu. Ar cālīša apakšu, ar čaumalu apakšējo daļu. Un tātad, kas mums vēl būs vajadzīgs priekš tā? Mums būs vajadzīga tamboradata. 3. izmērs tamboradata. Kā jūs redzat, 3. Jā, tagad jūs redzat. Un tagad šķēris vēl būs vajadzīgas, protams, ar ko nogriezt. Un man ir, lai ievilktu diedziņus iekšā, visus, kas paliks ārā, jūs varat izmantot kādu lāpāmo adatu vai tamboradatu. Man ir šāda te adata, nezinu no kuriem laikiem, es neatceros, es viņu kaut kur mājās atradu, kad biju maza vēl. Viņa ir līdzīgi tamboradatai ar tādu āķīti un te tādu šādu te, un tad viņš ļoti smuki man ievelk visus diekus iekšā. Lūk, un tātad ķersimies klāt tamborēšanai, un sāksim mēs ar gaisa cilpiņu, ar maģisko apli, ietamborējot tajā tagad 2 gaisa cilpiņas. Un maģiskajā aplī ietamborēsim vēl 5 vienkāršos stabiņus. Kopā būs 6 tātad sanāks, jo pirmās 2 gaisa cilpiņas, ko mēs iztamborējām, tas skaitās kā viens vienkāršais stabiņš. Un tātad 6 gaisa cilpiņas iekšā ietamborējam. Un savalkam galu, savalkam vidiņu. Un savienojuma stabiņš 2. gaisa cilpiņā no pirmajām 2. Tātad savienojuma stabiņš un nākošajam aplim jau uzmetam 2 gaisa cilpiņas. Tajā pašā valdziņā, kur mēs tagad iztamborējām 2 gaisa cilpiņas, tajā pašā ietamborēsim vēl vienu vienkāršo stabiņu. Un līdz apļa galam, katrā valdziņā ir jāietamborē pa 2 vienkāršajiem stabiņiem. Kopā tad būs mums 12 vienkāršie stabiņi. Un tā tad viens savienojuma stabiņš atkal, beidzot otro rindiņu, viens savienojuma stabiņš 2. gaisa cilpiņā no pirmajām 2. Uzmetam atkal 2 gaisa cilpiņas nākošajam aplim, un tātad nākošais aplis būs sekojošs. Tajā pašā valdziņā ietamborējam vienu vienkāršo stabiņu, un nākošajā valdziņā vēl vienu vienkāršo stabiņu. Un līdz apļa galam tamborējam 2 vienkāršie stabiņi vienā valdziņā, nākamajā viens vienkāršais stabiņš tikai. Un tā līdz apļa galam. Un tā tad nobeidzot šo 3. rindiņu, savienojuma stabiņš 2. gaisa cilpiņā no pirmajām 2 un uzmetam uzreiz 2 gaisa cilpiņas jau nākošajam aplim.
ceturtajam aplim, un tajā pašā valdziņā ietamborējam vienu vienkāršo stabiņu. Nākamajos divos valdziņos ietamborējam vēl pa vienam vienkāršajam stabiņam katrā valdziņā, nākamajos divos. Un līdz apļa galam mēs tātad tamborēsim tā, ka vienā būs divi vienkāršie stabiņi, nākošajos divos būs pa vienam vienkāršajam stabiņam. Tātad vienā divi vienkāršie stabiņi, nākamajos divos pa vienam vienkāršajam stabiņam. Un tātad savienojam stabiņš beidzot ceturto rindiņu otrajā gaisa cilpiņā no pirmajām divām. Un tātad nākošo apli tamborēsim tā, ka tagad uzmetam divas gaisa cilpiņas, vienkāršais stabiņš tajā pašā valdziņā, nākošajos 3 valdziņos pa vienam vienkāršajam stabiņam. Un tad līdz apļa galam tamborēsim tā, ka vienā valdziņā būs 2 vienkāršie stabiņi, nākošajos 3 pa vienam vienkāršajam stabiņam. Un tātad es esmu pabeigusi 5. rindiņu un savienojam stabiņš otrajā gaisa cilpiņā no pirmajām 2 šajā aplī, kas bija. Un tagad nākošās 5 rindiņas mēs tamborējam tā, ka mēs tamborējam vienkārši pa vienam vienkāršajam stabiņam katrā valdziņā līdz pat rindiņu galam. Un tātad es esmu pabeigusi 5. rindiņu, savienojam stabiņš otrajā gaisa cilpiņā no pirmajām 2 šajā rindiņā, un tātad sāksim tagad tamborēt čaumaliņas šos spicumiņus, kas ir čaumaliņai, ka čaumaliņu salauž. Un tātad, kā mēs tamborēsim, mēs strādāsim tagad tikai ārējos valdziņos, nevis bāzīsim adatu nevis caur abiem, bet tikai ārējos. Tātad liekam adatu pirmajā, un iztamborējam vienu vienkāršo stabiņu. Nākošais būs pusstabiņš iztamborāts tajā pašā valdziņā. Nākošajā ārējā valdziņā mēs liekam adatu un tamborējam vienu stabiņu ar vienu apmetumu. Tajā pašā valdziņā būs stabiņš ar 2 apmetumiem vēl. Un tajā pašā valdziņā vēl viens stabiņš ar vienu apmetumu. Nākošajā valdziņā viens pusstabiņš un viens vienkāršais stabiņš vēl. Un nākošajā valdziņā būs viens savienojums stabiņš. Un tad sāksim atkal no sākuma. Un tātad vienam šādam te spicumiņam, kā mēs viņu tamborējam, tad ir pirmajā valdziņā, ārējā valdziņā ir viens vienkāršais stabiņš, stabiņš ar viens pusstabiņš, nākamajā valdziņā būs viens stabiņš ar vienu apmetumu, tad tajā pašā viens stabiņš ar 2 apmetumiem, tajā pašā vēl 3. stabiņš ar vienu apmetumu, un tad 3. būs viens pusstabiņš un viens vienkāršais stabiņš, un 4. būs viens savienojums stabiņš. Vēlreiz parādīšu jums, kā.
tamborēt šo te. Un tātad šādi te mēs tamborējam līdz pat šīs rindiņas beigām, kamēr visapkārt oliņai ir šie spicumiņi. Tātad es esmu pabeigusi šo maliņu, kur ir šie čaumalas spicumiņi. Un tātad uztaisam vienu savienojumu stabiņu, pabeidzam un varam griezt nost diegu, pabeigt šo rindiņu. Diegu pēc tam mēs ievilksim, kad būs pabeigts darbiņš. Tā, un tā tad mēs tūlīt sāksim mūsu dzelteno daļu, cālīti. Čaumaliņa ir pabeigta, lūk šādi izskatās. Un tātad ņemam dzelteno dziju un pievienojam klāt čaumaliņai tagad. Un jūs varat pievienot vienalga, kur jūs vēlaties. Es pievienošu tajā pašā vietiņā, kur es pabeidzu čaumaliņu tamborēt balto dziju, balto daļu. Un pievienojam pavisam vienkārši. Un tagad iekšējos valdziņos strādājam, tikai iekšējos. Un visapkārt maliņai vienkāršie stabiņi. Līdz pat galam visi vienkāršie stabiņi. Un tātad es esmu pabeigusi šo rindiņu. Un ar savienojumu stabiņu nobeidzam. Un tātad nākošās 3 rindiņas mēs tamborējam visapkārt līdz pat katras rindiņas malai vienkāršos stabiņus. Un 3 rindiņas šādā veidā tamborējam. Un tātad es tagad esmu pabeigusi tās 3 rindiņas, ko es jums teicu, ar savienojumu stabiņu pabeidzam rindiņu šo. Un tagad nākošo rindiņu mēs sāksim taisīt vietiņu, sagatavosim vietiņu spārniņiem. Kā tas notiks? Tas notiks tā, ka mēs tagad iztamborēsim 3 vienkāršos stabiņus. Sākumā, protams, gaisa cilpiņas. Un tad, apmēram 3-4, kā jūs gribat, kā jūs vēlaties, 3-4 vienkāršie stabiņi. Nākošajos 3-4 valdziņos es iztamborēšu 3. Un tagad nākošos 5 valdziņus mēs strādāsim tikai iekšējos valdziņos. Tikai iekšējos valdziņos tātad. Un tad 5 vienkāršos stabiņus iekšējos valdziņos. Jā. 1, 2, 3, 4 un 5. Un nākošos mēs turpinam parasti, kā vienmēr normāli tamborējam vienkāršos stabiņus. 10.
Pēc skaita 10 vienkāršos stabiņus. Vienkārši nevis iekšējā vai ārējā valdziņā, bet kā parasti normāli. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 un 10. Un tagad atkal 5 vienkāršos stabiņus, bet atkal strādājam tikai aizmugurējos valdziņos. Nevis kā parasti mēs, bet tikai iekšējos. 2, 3, 4 un 5. Un tagad līdz galam parastie vienkāršie stabiņi. Līdz pat rindiņas galam. Un tātad rindiņu pabeidzot vienu savienojuma stabiņu un uzmetam uzreiz divas gaisa cilpiņas. Un līdz rindiņas beigām tamborējam visus vienkāršos stabiņus. Un tātad es esmu pabeiguši šo rindiņu un viens savienojums stabiņš, protams, pabeidzot rindiņu un gaisa cilpiņu. Tātad nākošā rindiņa būs šāda. Mēs tagad samazināsim valdziņu skaitu līdz minimumam. Un tātad, kā mēs to darām, mēs satamborējam tagad 2 valdziņus kopā, tad nākošie 2 valdziņi būs vienkāršie valdziņi, katrā valdziņā pa vienam vienkāršajam stabiņam. Un tā līdz beigām. Tātad 2, es jums parādīšu tagad, 2 vienkāršos stabiņus satamborējam kopā 2 valdziņus. Un tagad satamborējam kopā un katrā nākošajā valdziņā pa vienam, katrā nākošajos 2. Atkal satamborējam kopā 2 un tagad vienkāršos stabiņus 2 iztamborējam. Un tā līdz beigām. Un tagad savienojam stabiņš ar otro gaisa cilpiņu no pirmajām 2 gaisa cilpiņām šajā rindā. Uzmetam uzreiz 2 gaisa cilpiņas. Un tātad nākošā rindiņa būs ļoti vienkārša, vienkāršie stabiņi līdz pat beigām. Un atkal savienojam stabiņš otrajā gaisa cilpiņā no pirmajām 2 šajā rindiņā, kas bija. Un uzmetam uzreiz 2 gaisa cilpiņas nākošajai rindiņai. Un tātad šajā rindiņā mēs atkal samazināsim valdziņu skaitu. Kā tas notiks? Tas notiks tā, ka 2 satamborēsim kopā, 1 iztamborēsim parasti vienkārši. Tātad 2 satamborējam kopā. Un 1 iztamborējam tāpat. 2 satamborējam kopā un 1 iztamborējam tāpat vienkārši. 2 satamborējam kopā un 1 iztamborējam līdz beigām.
Un atkal pabeidzam rindiņu ar savienojumu stabiņu. Un tātad 2 gaiscilpiņas atkal. Un līdz pat rindiņas beigām visi vienkārši stabiņi katrā valdziņā. Un tātad atkal savienojuma stabiņš, lai pabeigtu šo rindiņu. Un tātad tālāk mēs sagatavojam pildāmo materiālu, ar ko jūs pildīsiet. Un vienkārši piepildām to. Un tātad, kad jūs jūtat, kad ir pietiekami daudz pildāmā materiāla, tad mēs varam ķerties klāt pie pēdējās rindiņas. Pēdējā rindiņa būs tā, kad mēs katrus 2 valdziņus satamborēsim kopā. Tātad nebūs nekāda parasti vienkāršie stabiņi pa vidam, vienkārši visus valdziņus satamborējam kopā līdz pat rindiņas beigām. Un tātad es esmu pabeigusi šo rindiņu. Liek tikai vienu savienojuma stabiņu iztamborēt un droši varam griezt nost dziju, nobeigt galveno, kā teikt, cālīša daļu tamborējumu. Savalkam. Un tagad ar lāpāmo adatiņu vai ar tamboru adatu vai kā jums ir ērtāk, aiztaisam ciet šo te caurumu. Es izmantošu savējo adatiņu, ko es jums rādīju šī video sākumā. Ar to man ir tā kā ērtāk un labāk. Un pēc tam beigās jūs, protams, varat uzreiz paslēpt to diegu, varat pēc tam, kas jums paliksies. Un viss. Un cālīša ķermenis, kā teikt, ir pabeigts. Tagad tamborēsim spārniņus. Tātad mēs strādāsim šajos, ja jūs atceraties, mēs 4. rindiņā tamborējām 5 valdziņus tikai iekšējos valdziņos. Tagad mēs izmantosim šos ārējos valdziņus. Tātad pievienojam dziju. Atkal to pašu dziju. Jūs varat arī, protams, kādu citu krāsiņu, tumšāku vai citu krāsiņu, skatieties paši, kā vēlaties. Tātad pievienojam diegu, iztamborējam vienu gaisa cilpiņu. Tajā pašā valdziņā tamborējam vienu vienkāršo stabiņu. Nākošajā valdziņā tamborējam vienu pusstabiņu un
Un tajā pašā valdziņā tamborējam vienu stabiņu ar vienu apmetumu. Un tātad nākošajā valdziņā būs viens stabiņš ar 2 apmetumiem, viens stabiņš ar 3 apmetumiem, un vēl viens stabiņš tajā pašā valdziņā ar 2 apmetumiem. Nākošajā valdziņā viens stabiņš ar 1 apmetumu. Tad tajā pašā valdziņā viens pusstabiņš vēl. Un nākošajā valdziņā viens vienkāršais stabiņš. Un tad viens savienojums stabiņš vēl. Viens savienojuma stabiņš. Un droši varam griezt, pabeigt šo spārniņu, griezt nos diegu. Un tātad otru tamborējam tieši tāpat. Tātad es esmu pabeigusi abus spārniņus, un mēs varam sākt taisīt knābi cālītim. Es to taisīšu sarkanu, jūs varat izmantot oranžu dziju, vai vienalga kādu citu dziju, ko jūs vēlaties. Jūs vispārībā varat šo cālīti tamborēt nevis dzeltenu, bet jūs varat tamborēt, teiksim, zaļu, vai zilu, vai oranžu, kaut vai sarkanu, vienalga kādu krāsiņu, kādu jūs vēlaties. Tās taču ir lieldienas. Lieldienās visam ir jābūt košam, skaistam un saulainam. Lūk, tā tad pievienojam tagad diegu sarkano, un kā es to daru, rindiņu augstāk par vietiņu, kur ir spārniņi, tā ir apmēram 7. rindiņa. Un tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tātad apmēram šajā rindiņā es izvēlos tagad vidiņu. Skatieties uz spārniņiem un izvēlieties vidiņu. Man tas būs te apmēram, teiksim. Jūs varat zemāk, jūs varat augstāk, no augstāk, gan, protams, nē. Tātad es lieku tamboradu tagad šeit, un te ārā, un pievienojam sarkano dziju. Šādi, un iztamborējam vienu vienkāršo stabiņu. Un tātad liekam adatu blakus kādā caurumā valdziņā. Un iztamborēsim nākošo vienkāršo stabiņu. Un neuzmetot nekādas gaisa cilpiņas, mēs vienkārši pagriezīsim mūsu cāli. Un iztamborēsim vēl vienu vienkāršo stabiņu. Un droši beidzam mūsu knābi, uzmetam 2 gaisa cilpiņas un nogriežam nos dziju. Un stingri pēc iespējas stingrāk piesiet un nogriezt arī pēc iespējas īsāku viņu, jo tas tomēr būs knābītis. To mēs nekur nepaslēpsim, to diegu. Kā jūs redzat, un tā. Tagad ko? Tagad ņemsim melno diegu un taisīsim actiņas. Tātad es izvēlos apmēram 1, 2 rindiņas virs knābīša, un tad es
es vēlos, lai man acis būtu šeit un šeit. Tad es ielieku adatu lūk šādi. Un mans acis būs te un te. Un tātad ņemam diegu, aizķeram pavadienu un izvelkam viņu ārā. Nogriežam varbūt, lai būtu ērtāk taisīt, lai viņš nemaisās. Šādi. Un tagad vienkārši skatieties, kā es daru, jo to ir, ja godīgi, grūti izskaidrot vārdiem. Šādi te. Un tad vēl 2 reizītes tā atkārtojam, lai būtu gatavas actiņas. 3-4 reizītes, kā jūs vēlaties. Un otru actiņu taisam tieši tāpat, pagriežot cāli. Un tik vienkārši tas ir. Un arī kāds 3-4 reizītes tā. Un cālīts ir gatavs. Gatavs lieldienām sagādāt jums prieku mājās vai kādam draugam. Tagad nogriezīsim visus galus un viņus paslēpsim. Un cālītis ir gatavs. Gatavs lieldienām un iepriecināt jūs vai kādu jūsu mīļu cilvēciņu. Tātad, ja jums patika šis video, neaizmirstam nospiest lūdzu podziņu patīk šim video un neaizmirstiet abonēt manu kanālu. Drīzumā būs vēl viens video saistīts ar lieldienām. Visu labu! Atā!